Čau! Klačmanis best podcasts. Like un subscribe, klausies daudz. Ejot, guļot, ēdot un ar draudzeni vai draugu gultā. Enjoy! Yeah! What up? Sveicināti atpakaļ Klačmanis podkāstā. Šodien mums ir viesis, kurš tā kā jau bija in the makings ilgi. Nu, īstenībā nebija. Tā kā spontāni izdomājām uztaisīt. Vienkārši tā ideja ir bijusi iesāta galvā abiem kādu laiciņu. Nu, kā tevi sauc? Man sauc Gustavs, jeb daudzos citos circles man sauc par Uldi, jeb MC Uldi. Un šobrīd es mācos Kultūras akadēmijā filmskolā, un Endijs arī mācās Kultūras akadēmijā. Bet ne filmu skolā. Ne filmskolā, tu radošajās industrijās mācās. Yeah. Jā, tā arī mēs satikāmies tur pie Mierielā. Tā piedāvāja Evs varētu varbūt pievienoties kā viesis kādu dienu. Un tad šitā te notika. Jā, un tā kā pat nepagāja nedēļa, mēs jau ierakstām epizodi. Bet vispār pievienot MC Uldi, to bija jautājums, ko speciāli taupīja. Nu. Kas notika ar MC Uldi? Kas notika ar MC Uldi? Labi, es saprotu to, ka MC Ulds ir mazāk in the spotlight pēdējā laikā, bet dziesmas lēnām top jaunam albumam ir genuinely ierakstīts kā vairāks kā trap heat, ja, kurš varētu izlaist, ja. Bet filma gan ir cits jautājums, nākošā MCU filma, jo tur ir vienmēr bijis... Vispār arī bija tieši mans nākamais jautājums, kas ir Piparmētas krīze 3, tā kā jābeidz triloģija. Viņam ir sarakstīts scenārijs. Es teikšu šito, viņam ir sarakstīts scenārijs, ļoti bombas scenārijs. Tā kā Quentin Tarantino nevarētu kā, Shit. Vajadzēja šitos te samainīt. Allo? Halo? Ok, labi. Okay. Būs jāpamiksē, tagad būs mazliet čakars tagad postprodukšanā šito sataisīt. Opa. Nē, jā, tā kā tas scenārijs, viņš ir gatavs, bet ir bijusi vairākas versijas tam scenārijam, kas tieši tā kā notiek ar MC Uldi and the gang. Bet vienkārši visgrūtākā lieta ir kā atrast to brīdi, kad viss ir pieejami, lai kaut ko nofilmētu. Un, ja piemēram tas Edgars, viņš arī Rīgā dzīvo, un Julians tagad uz Cēsīm pārvācies ir. Un baigi grūti ir atrast tā kā brīdi, kur var tā savienot visu. Bet tur bija doma tāda, ka tā kā trešajā filmā tiešām palielinās tas universe un ir daudz dažādu tēlu. Expansions. Baigais expansion. Man bija cerība to, ka viņi varētu tā kā arī būt visgarākā. Un kad, es ļoti gribu, lai pienāk tā diena, ka viņi tiek taisīta. Un kad viņi būtu pabeigta, es ļoti tiešām gribētu viņu skrīnot kaut kur, ja iespējams. Varbūt kopumā ar vēl pirmajām divām filmām, tā kā... Jā, tā kā pilna, tā kā Piparmētas krīzes, vienkārši... To sāgu. Jā, reāli triloģija, viss vienkārši vienā vakarā. Jo pirmā daļa bija ļoti īsa. Viņa bija, tā kā kādas 5 minūtes, tā viena epizode. Viņa bija, tiešām kaut kāds... Ne 5 minūtes, šeit vairāk to, kaut kādām 10 minūtēm. Bet viņi bija ļoti īsi salīdzinājumā ar nākošo filmu. Jā, vienkārši, ja es pareizi atceros, viss bija tas, kā to ar Edgaru... Es pat tagad tēls neesmu, labi, ok, Uldis, loģiski. Uldis. Bet kā to ar Edgaru jūs tā kā ielauzāties tajā dzīvoklī, ķipa tam DJ MC Jānim. Jā, tur reidojāt visu. Aha. Un tad otrajā uzreiz aizgāja tas, ka ķipa MC Uldis Valmieras varonis. Un tad tur aizgāja tas viss storijas, kur Tristans ķipa jums pievienojas, ķipa double crossot savu šo te homie. Un tad tas cliffhangers. Reāls cliffhanger atstāja. Ķipa, es jau tā kā 2 gadus domāju, kas notiks tālāk? Kur MC Uldis viņš izdzīvoja? Zini, ko labāk, kad ir uz cliffhanger, jo tad ir vēl projām tā vēlme redzēt to turpinājumu. Bet turpinājums būs. Es ļoti gribētu, lai pienāk tas laiks, ka to filmu var taisīt un samontēt un izlaist, jo tā ir, MC Ulds ir vienmēr bijusi man ļoti tā kā īpaša lieta, un es domāju, ka it would be heat. Es tiešām, kā tagad sauc, bija tā viena Ugandas tā tur filma. Who Killed Captain Alex? Who Killed Captain Alex, jā. Un es gribu ielikt tādu līmeņa. Bet tā kā arī ir to video džokiju, kurš tipa komentē. Tas būtu fire. Tas būtu fire. Tā kā es jau kā tā eksperimentēju šitiem tā kā SF, kā kaut kāda cheap green screen SFX tajā tur otrajā filmā.
Bet es gribu, lai tu kā paņemsi to nākošo līmeni, ka, piemēram, cilvēki transformējās ar shit like that, un kā vēl helikopteri lido, un bļāviens, un sprādzienu, un fucking pistolšu. Tā kā full Michael Bay productions. Full Michael Bay, jā, tā kā lens flare visur, tā kā bļāviens pilnībā. Man vēl bija, tā kā, es varu pateikt šito, tā kā, man ir, es ļoti apdomāju, kā ielikt anime opening. Bļā, tas būtu fire. Es ļoti aizdomājos to, ka kādu dienu kā uztaisīt anime opening, varbūt sarunāt kādu, varbūt no mentem zēniem, kā, lai palīdzi kā sataisīt to mūziku priekš tā. Un kā, es nezinu, kā, vai tur arī japāniski dziedāt, bet būtu ļoti funny, ja varētu kaut kādā vietā ar like, AI generated shit, kā kaut kā tur pārlikt to, kad like, NC Ulds kā dzied japāniski vai kaut kas tam līdzīgs. Ja. Vienkārši to vajag tā kā ļoti sūdīgi, tādā sūdīgā japāņu valodā vienkārši nodziedāt, bļā. MC Uldis bakā. Sugoi. Fujaku. MC Uldis. Jau sanāk, čau, reāli, kā tas ir possible. Tur ir... Upper deck is up. Jā. Tev ir, jā. Yeah. Krājumi. Nu, man jau te vēl, cik man tur, un 3 bankas vēl kā unopened ir, so ļoti labi. Jā, ne, man krājumi ir tā kā tas viens, ko tu man iedēvi. Nav nekā. Nē, nu es jau tev arī varu uzdāvināt dažus, ja tu vēlies kā. Nē, nu beidz. Es nosarkšu, es nevarēšu. Sirdsapziņa neļaus. Tas tā kā, ka tev ombe dod naudu, bet tu zini, ka, nevajag. Jā. Un tad, jā. Nē. Tā kā tā, ar mokām pieņem to naudu, jo viņi tā kā nežēlīgi uzstāja. Ņem naudu, viņi mazdēlīgi. Bet nē. Nē, nu, zini kā, es esmu pieredzējis badu ar snusiem un saprotu, cik sarežģīti tas ir. Un kā, I wanna help a brother out. Tas ir, jo, tā kā, tagad man ir bijis tā, kad man izbeidzās snus, tā kā I go sicko mode, tā kā I go crazy, es nevaru fucking tā kā padomāt normāli, tā kā man ir nežēlīga snus atkarība. Bet, es domāju, ka snus ir ļoti uzlabojis man dzīvi. Es teikšu šito, es jūtos radošāks. Es jūtos radošāks, es jūtos more kā ready. Tas nāk, ka tu raksti scenāriju, tu iemeties, un tad tev nāk visas ahuienās idejas, veici, šitas tā kā pārspēsīs kaut kādas Tarantino dialogas. Vai ne? Tieši tā arī ir, tā kā snus ir, tā kā glāb dzīvības, tā kā snus ir tā kā vislabākā lieta. Tā kā vajag iedot Nobel prēmiju tam cilvēkam, kurš izgudroja snus manās domās, tā kā viņam visvairāk vajag, tā kā... I fuck with snus a lot. Jā, revolucionārs fucking ģēnijs vienkārši. Vienkārši, es nezinu, what goes inside his head, jā, tā kā. Jā, čūks iedomājas, kā būtu vienkārši tā kā, viņam tā kā zaibalcīgiņas palika pīpē, tā kā viņš rītīgi sāka klapot, viņam tur rentgena uzrāda tā kā plaušā pānoja, viņš tāds, esmu tā kā nenormāli atkarīgs. Kaut kādas plākstars, fuck that shit, es vēl gribu lietot. Un tad viņš sāk štukot rītīgi tāds, mošu maisā jāieliek nikotīns vienkārši aiz lūpas un tā kā kožļāt. Jo pirms tam jau gan jau bija tā zelējumā tabaka, vienkārši tabaku kožļā. Un tad viņš izdomāja, ka tādu kompaktu veidu, ka tu vari uztaisīt principā savu paciņu ar, tā kā tabaku, nikotīnu. Tā kā cīgis, vienkārši alternatīvu. Jā. Tā prosti. Mauts. Un Jacks vienkārši changed the whole nicotine game with that. Jā, satricināja industriju. Vai ne? Man ļoti patīk redzēt, ir kā tie conspiracy theory, tie ir daži video, kur ir kā Jack, kuriem arī ļoti patīk snus, ja viņi tā saka, kā valdība mēģina kā aizliegt snus, jo tāpēc tas atver kā pathways viņam māju. Kā viņi liek tax, viņi liek nodokļus. Jā, snus ir tā kā sarkanā tabletīta matriksā. Bet viņi, kā tie amerikāņi, viņi jau runā par ziniem. Kā, es arī kādreiz zinas iemetos, bet... Zini ir tā kā diezgan whack. Viņi ļoti whack. Viņi ir tā kā, kaut kādā tier listā, viņi būtu tā kā reāli bottom of the barrel. Jā. Jo viņi tā kā, vēl arī velo, lūk. Velo ir trash. Jo rekrutā lieta tas, kad tagad sāk garants lietot, es pirms tam nezināju to, ka kā varbūt laba pēckarša pēc snusa, jo vienmēr bija tā, ka man vienkārši pretīgi, kā the most kā disgusting flavor ever, un tā kā tagad ar garantiem ir ļoti labi. Un so tādā ziņā, kā es zinu, man baigi neinteresē, un arī viņi nav īpaši stipri,
tie tur, visstiprākie, kur bija tie tur XX strong, es domāju. Un tie bija tā kā fine, bet ar tiem te garantiem viņi kaut kā, cik viņi ir 25 mg vai 30 mg, kaut kas tam līdzīgs. Un viņi ir ļoti, ļoti chill. Jā, agrāk bija šitie Krievas kuri bija tā kā nežēlīgi. Viņi jā. bija tā kā šitie visi aizbergi prikoli, kur viņi ir tā kā 150 un šeit. Bija viens Krievas kurš bija tā kā 249 G, kas bija Samu Beats, tipa pašnāvnieks. Yeah. Un man tas ir bijis iedots. Ej, tu dirst. Tā kā tik sūdīgi palika, ka es kaut kādas ierbulciņu bija izvēmis ārā. Bet es vēl dzirdēju, bija vispār kaut kāds 500 variants, kur saucās tā kā cūkas atrauga. Ak, Dievs! Dirsā. Tur ir tā kā pusgrams. Jā, reāli pusgrams vienkārši. Tā kā spēcīgs nikotīns, tipas maisiņš. Kas ir tavējā pirmā pieredze snusu? Man brālis bija ieķers pa to Odens, to Cold Dry. Viņš bija tā kā tabaks mais. Un viņš iedeva man izmēģināt. Un mēs tā kā pēc tam maucam mājās, mums kaut kāds labs laiks bija jāiet ar kājām. Man bija ritens līdzi, viņam bija tā kā mopāda ķivere. Un es tā kā iemetos braucu tā riteņa. Man liekas, es to ķiveru uzvilku galvā, vai viņš labi, tas nav baigi svarīgi, bet es braucu ar to riteni, un tā kā es sāku jau tā kā rīktīgi swervot ar to riteni, un tāds, veids kāptu uz viņa virsū, es iešu ar kājām pohoju. Un es prostu to ķiveru uzmaucu galvā, mazums es krītu, es galvu neatsetīšu. Vienkārši tā maucu mājās, bet nē, viss bija safe. Pēc tam es ar čoku mēs ieķērām. Tolaik tā banka bija tā kā 4 eiro, un mēs vienkārši pa divītiem sametāmies čau un prosti pusbanku katrs ieķērām. Un tam mums paņēma priekšā skolas policists. Jo mēs pārdevām vienam čau maisiņu, kuru pieķēra, un viņš mūs visus nostačīja. Mums nākamajā dienā mūzikas pārbaudas darba laikā izvilku rakstīja paskaidrojumu. Vai tā kā The Sopranos, kā tu tur visi rats vai ko tur vai? Es neko nerakstīju, ne par savu brāli, neko. Es tā kā reāli, kā partizāns klusēju, es negribēju tur tikt atšaudīts, vai ne, tur man žurku iebāžu rīklē, zīme, šis čals bija žurka, nē. Es jau 12 gadu vecumā izlēmu, nē, I ain't about that. Bet, man tur citi čaļi, viņi sāka stučīt. Bija... Ja mums paņēma 4, viens bija tā kā pilnīgi nesaistīts ar mums. Viņš tā kā čilo ar mums, bet viņš neiesaistījās tajām. Viņam tāds, what the fuck, kāpēc es vispār tā esmu? Viņš paskaidrojumu uzrakstīja, man nav nekāds sakars, jau. Kā viss. Otrs čālis, ar ko es sametos, viņš arī neko neteica, nerakstīja. Un bet trešais, kuram mēs arī bijām devuši diezgan regulāri, viņš nostačīja man brāli. Un tad mans brālis viņam atriebās, jo viņš bija iedevis viņam veipu iepriekš, ko salabot. Un mans brālis prostam mentam atnes to veipu un tā kā uzlika vēl sūdas virsū tam čalam, kurš nostačīja viņu. Un mums tajā pašā dienā bija vakarā, tā kā pēc stundām jāiet uz pārunām to mentu. Un dirsā. Un vēl arī tika nostačīts čals, kurš mums pārdeva, protams. Un tur bija crazy, karoči. Bet beigās viss safe bija. Tā kā, es pat biju pārsteigts, man liekas, ka man tā kā, arī man uzlikumā, es vairs neatceros. Bet nebija tik traks sakas, kā es biju gaidījis. Man liekas, viss mūs pieķēra. Esmu noraksts uz dzīvi, karoči. Es tā kā cietumnieks sākšu taisīt prezentēts un šeit, ka mājās sēžu, to stick and poke. Uzsāc kačāties, kā tas ripped pēc tam. Jā, tā kā šitā avatārā tas Uncle Iroh vai kā viņš bija. Kā viņš arī tur ķurmā sāka kačāties. Es skatījos un tāds, what the fuck, tas ir crazy. Nē, tur vispār tā kā cietumā. Ko varētu vēl citu darīt cietumā? Nav jau neko citu, ko darīt, vajag vienkārši kačāties. Jā, visi, ko tu darīt, ir tā kā kačāties, dolbīties un that's about it. Un cerēt uz to, ka nobody's coming after your ass, tā kā, Jā, burtiski arī. Burtiski, jā. Ko kāds Shawshank prikols. Shawshank prikols, jā, tā kā
nu jā, tev vajag iet piekaut kā vislielāko vecu tur sākumā. Tas kā Feach Lamana, jā, tipā, I found the biggest black bastard and I beat his ass. Jā, viens. Nē, tas Sopranos, tur tik labi tie tekstiņi, tur ir. Tas bija peak fliks, viņu skatījos tā kā pagājušajā ziemā. Prost. Bija tāds tā kā tas Danny DeVito, tipā, I get it. Piekals. Prosta. It īpaši, ka bija tā otrā sezonas beigas, tas Funhouse. Ja tajā brīdī man bija doma, tā kā arī īsfilmu scenārijam, kas saucās Citrons. Tu zini Citronu, tipa to galda spēli. Franču Duraku. Laikam, jā. Un man bija doma tā kā, ņemt to tā kā motīvu. Tā kā filmas motīvu, ka ir tā Franču Duraka spēle, tā Citrona spēle. Un es tā kā nostos to Funhouse, un man ir skaidrs. Es prosti sāku rakstīt tā kā par nodevību, ka tur tā Franču Duraka spēle, ka viņi spēlē to spēli ar to nodevēju, un spēles beigās tas, nodevējs tiek nogalināts. Un tad arī viņš tā kā izspēlējās kā tāds Sopranos dream sequence vairāk. Ķipa viņam bija tie seriālie elementi. No sākuma pirmajā draft bija tā kā vienkārši tā spēle, un tad pašās beigās sapnis, kur tā kā tas galvenais tēls cenšas caur to sapni sagremot to visu situāciju, kas notika caur tādiem 5 stages of grief. Un tad man tāds, laikam nav tas, ko citu, vai prasās vairāk seriālis man šķiet. Tad es rakstu otru draftu, kas ir viss principā tāds sapnis, vienkārši tā kā vairāk uz to klokinoja, ķipa. Un tad, man liekas, gribēju vēl pārrakstīt, bet es arī nekad netiku līdz. Es viņu biju iesniedz savu kā, kad es stājos ar režisoriem, jā. Bet man liekas diezgan, tā kā diezgan labi bija. Cik viņš garš bija? Cik man lapas puses? Man liekas, man bija 7 lapas puses. Pirmais draft bija garāks. Tad es viņu daudz īsāku padarīju. Bet man vispār problēma ar dialogu rakstīšanu. Man sanāk vienmēr dialogi ļoti lakoniski. Jā. Es nevaru aiziet tajā kaut kādā Tarantino burbulī, kur viņš ķipa prosta bazarē par randomāko bullshitu. Ķipa, nē, man tā kā viss tās, visam jābūt tā diezgan cieši sasaistītam. Bez pārāk liekiem vārdiem un tā. Nē, vajag, tā kā es vismaz kā es redzu, kā ar dialogu rakstīšanu, kad vajag tā kā ņemt kaut ko no dzīves, vislabāk ņemt kaut ko no dzīves, tā kā kaut kādu sarunu, kas tev ir bijis, tīpaši, piemēram, ja tas ir kaut kāds kā, savā veidā filler teksts, piemēram, kā Quentin Tarantino gadījumā, kad ļoti daudz viņi vienkārši bazarē, nezinu, par filmām vai ko tam līdzīgi. Un daudz no tiem gadījumiem viņi kā paņemt no reāls dzīves kaut kādas sarunas, viņas tiek dramatizētas, un labi par to padomā, tā kā kaut ko paņem no dzīves, vai arī par kaut ko tematiku, kas tev interesē, mēģini tad kaut arī to sasaistīt kopā ar tiem tā kā dialogiem, kur ir actually svarīgi stāstiem. Tā kā man tas mēdz palīdzēt, tā kā mēģināt pēc iespējas vairāk ņemt no realitātes, nevis tā kā no kaut kādas tur fantāzijas, ko tam līdzīga. Jā, nē, tieši bija tas, ka man bija viens tēls, kurš sauca Aldris. Un viņam, viņš buhačs, un viņam storijas bija tāds, ka viņa sens arī bija buhačs, viņš gribēja viņu nosaukt par Aldari, bet, sens, tā kā, šļupstādams pateica Aldris, un tad viņam iedeva to vārdu, bet viņš tāds, what the fuck, man gandrīz par alkašu nosauca prosta. Un vēl bija viens prikols, es nevaru uz kurā draft, bet tas nodevējs paliek ar to galveno tēlu vienā, viņi 4 čaļi bija tajā istabā. Un tas nodevējs paliek ar to galveno tēlu vienā brīdī istabā. Un tas nodevējs, viņam nekas nav ko teikt, kā tikai atceries, kad, blā, blā, blā. Un tad tā kā tam galvenajam tēlam paliks skaidrs, tā kā čīsta paliks skaidrs, ka jā, viņš vairs nav savējais. Ja viņš mēģina pielabināties caur tā kā labām atmiņām, kaut kādām, par kurām var ierēkt un tā kā viss, viņš ir jānovāc prost. Heavy shit. Jā. Ļoti dramatiski. Jā, tas bija tāds, es nezinu, man liekas, tajā brīdī tas vienkārši bija tāds svarīgs motīvs vispār, kā tāds tas nodevības, ko man vajadzēja dabūt kaut kā ārā. Jo arī, man liekas, kā es uzrakstīju to scenāriju, man tā deksme pret to projektu sākas zust, jo es principā to, ko es gribēju pateikt, es jau izliku vārdos tajā scenārijā, un tam man pazuda vienkārši tas. I get that.
ļoti ātri var kā izzust kaut kāda tā veida degsme priekš kaut kāda konkrēta kā projekta. Nekā it īpaši scenāriju rakstīšanai man bijis neskaitāms reizes, tā kā es kaut ko rakstu, man ļoti patīk, un kādā punktā es domāju, ka I don't wanna do this shit no more. Tā kā man kaut kas sāk ļoti nepatikt, un tad apnīk, jā. Un arī vienmēr tā, ka es rakstu un viens konkrēts brīdis, kurš man visvairāk interesē, un vispārējais netikpat ļoti. Jā, ir tā, ka tev ir tas viens moments, kur tu, es nezinu, staigāji pa ielu, tu viņu ritīgi brūvē savā galvā. Un tad tu saproti, man nav visi pārējie elementi ārpus tās vienas epizodes, un tad nezinu, kā īsti sasaistīt to visu kopā. Tā. Nu, tas ir tāda baigā tā lieta, kad, vajag tiešām izplānot, vismaz paturēt prātā visu, jo, man ir bijuši vairākas reizes, kā es rakstu, bet vienmēr tāds sev, ka viņš es rakstu, this is cool, bet writing this, rakstot šito būtu stipri krūtāk, un tad vienkārši tāda, nav tikpat, beigās arī nav tikpat interesants tās dažas daļas, tāds sev, ka ļoti daudz filler ir, un tad, Jā, var just cauri, lasot, man nebija deksme šo veidojot. Tad tu nonāc līdz tā epizodei, pret kuru tev bija deksme, šis reāli dedzina, šis ir ugunis. Bet, laikam, es teiktu, vismaz tavā gadījumā, tu vari pieiet varbūt pie tāda viedokļa, ka, tev ir tā viena epizode, un tad tu vari paņemt vienkārši tikai to vienu epizodi, kaut kā iefilmēt un vienkārši to skilu veidot tālāk. Un kaut kā tā pieiet. Es nezinu, arī, piemēram, tev tajā epizodē ir kaut kāds konkrēts tāds režijas stils, kam tu, ko tu gribi pielietot tam, un tad vienkārši uz to vairāk tā ieciklēties. Jā. Man parasti visvairāk šitām lietām ir, man šis feelings vairāk uznāks to, ka patiesībā tas stāsts vienkārši nav līdz galam izdomāts, jo man ļoti daudzām idejām man ir tā, ka man vajag ļoti ilgu laiku pavadīt vienkārši domāju par to, marinēties par to, līdz kamēr iziet cauri vairākām versijām, pirms viņš ir pietiekami labs, lai vispār likt uz papīra, Un ja es rašoju to baigi ātri, tad beigās nekas vajag nesanāk, un tad man vajadzētu atkal iet apakaļ pie domāšanas, un tikai vēlāk sākt rakstīt. Man tā arī bijis vairākas reizes. Un, ir izņēmumi, un viens no tiem izņēmumiem tieši ir tas kultūrāli angažēts, kurš sadomāja kaut kādu mēnešu laikā, sarakstīja arī mēnešu laikā, un tad es ļoti ātri kā viņam gāju cauri, un arī diezgan viegli kā bija rakstot viņu relatīvi, Un tad beigās arī sanāca viņu safilmēt. Tā kā kultūrāli angažēts, es vairāk biju domājot tā, ka es gribēju izdomāt stāstu, kurš ir gan interesants, bet arī viegli nofilmējams, kad man tur nevajag kaut kāds baigi trakos specefekts vai kaut tam līdzīgi, ko es varētu reāli atļauties kaut kādiem 500 eiro budžetu vai kaut tam līdzīgi. Jā. Tā kā es par to ļoti daudz domāju. Un vispār man šķiet, ka tāda veida, kā tā limitācija ir ļoti laba, kad iegaumē budžetu, jo tas atver tevi no kādām baigi stulbām tādām sižetiskām izvēlēm, kuras nav īsti vajadzīgas. Tā, piemēram, labs piemērs ir kā Star Wars filmas, kā tie prequels, Ja tagad George Lucasam parādījies vēl vairāk naudas, viņš varēja vairāk atļauties, tad viņš arī vēl vairāk kā sūdzes vienkārši sabāž iekšā tajā filmā. Jā, man ļoti patīk prequel filmas. Man patīk, Lūk, es teikšu to, man patīk kā Phantom of the Menace. Man tieši tā. Man patīk viss trīs īstenībā. Es atceros, biju sīks, es skatījos viņus, kā man bija 6 gadi. Tā man tā kā pirmā, otrā, tā whatever bija. Es zināju, ka trešajā būs tas real fights, tipas ar Obi-Wan un Anakin. Es noskipoju visu filmu līdz tam fightam. Noskatījos, tad es vienkārši tālāk nomaucu. Tad es kaut kad vēlāk noskatījos for real trešo epizodi. Izbaudīju rītīgi arī. Un tad pagāja 12 gadi, es pagājušajā gadā tikai noskatījos vēlreiz visas filmas, 12 gadu laikā. Un ļoti appreciate to, jo es zināju tās lietas, kas, nav labas, vai ne, tos flaws tajās filmās, tie dialogi un shit. Bet es skatījos un es ļoti izbaudīju. Es pat otro un trešo prosti nobinžoju vien pēc otras. Un bija fire. Reāli ļoti labas filmas, jebkurā gadījumā. No Disney gan es atturējos, negribēju tālāk. Es tās arī filmas vispār. Es atceros, es gāju skatīties kinoteātrī to tām, kas tā bija no tām tur sequel filmām. Bija paša pirmā. Force Awakens. Force Awakens, jā, tā bija vienīgā, ko es redzēju kinoteātrī. Tā vēl bija ok, bet viņi vairāk vienkārši ieciklējās to, kas ir bijis iepriekš. Viņi vairāk likās kā tāda
omāža oriģinālajai triloģijai. Un tur viss arī tās pašas, tā kā tās klišejas, kur tie visi vecie tēli, kā Han Solo atkal parādījās, oh my god, un vēl Luke Skywalkers, un kas Viņam arī tāds stāsts uzbūv pa lielam arī bija tāda pati, vai ne? Tipa kaut kāds orphan child tūkstneša planētā, tad vēl, pievienošanās kaut kādai dumpinieku aliansei un kaut kādas milzīgas planētveidīgas bāzes sagraušana. Burtiski 4. filma vienkārši pārveidot, tā kā reāli remakes, omāži un tā. Es tikai teikšu, tev man nekad Kylo Ren kā like villain nekad nelikās. Man likās, ka viņi nezināja, ko darīt ar viņu. Ķipa, viņi gribēja veidot viņu tā kā complicated un tā, bet viņam nesanāca. Viņi ritīgi tā kā svārstījās vainas starp to, ka viņš tā kā ir good guy, bad guy. Tā arī vienkārši viņa tas character arc bija ļoti tāds, unfulfilling. Jūs vienmēr viņu redzēju vienkārši kā tā knock-off, kā Vader savā ziņā. Jo arī viņš likās, viņa kostīms arī tā kā... arī tā kā viņš tajā 7. epizodē vrītīgi vienkārši fanoja par Vaderu, vai ne? Viņa tā sapistā maska bija. Tur tā kā, vienmēr Vaders būs vislabākais villain, un man vēl kā tagad no Phantom Menace sauc to tur sarkano Dolbiju. Darth Maul, viņš bija tik fucking krūts. Es biju sīks, arī bija tie tur Clone Wars, tas seriāls. Jā, tās epizodes Maul bija tā kā peaks. Hella cool. I really digged. Tā kā man ļoti patika Darth Maul īpaši. Un vēl arī General Grievous un Count Dooku un visi tie te bija. Jā, bet General Grievous, tagad atskatoties, viņš bija čīsta fumbles. Tā kā viņam bija tāds potenciāls būt krūtam. Bija tas animētais. Tas DVD Grievous, tas bija nazis. Viņš bija scary as fuck. Viņš knapi runāja, viņš prosti kiloja. Tas bija nazis reāli. Tur ir tā lieta, to General Grievous, ka viņš tā kā filmā ir tāds, nav īsti kā bais vai intimidating īsti. Un tā kā tajos tur animācijās, ka viņš ir stipri krutāks ir un tā. Jā, bet tajā Clone Wars, kas bija 3D, viņš arī bija tāds pats, kāds viņš bija filmā. Arī tāds, viņš parādās paklapo un aizmūk. Reāli tas ir tā kā viss, ko viņš darīja beigās. Peak writing, Give him an Emmy, tā kā Ļāviens. Tā klapot visu laiku, tāds, ka čom čista kaut kā tuberkulozi. Es arī biju sīks, man patīk taisīt tos Darth Maul, ne Darth Maul, bet Darth Vader, kādos tur impressions. Jā, tīpaši to elpošanu. Es tā kā eju tā kā uz gardrobu, es prosti visu ceļu eju un ķipa... vienkārši mauc. Bija tas, un man arī no Friday the 13th filmā man ļoti patīk tas kā tās Es nekad neesmu redzējis. Hella good. Man kādreiz es biju jaunāks, man bija baigā apsēstība, ir kā slasher filmām, ir kā visu šo te Friday the 13th un Elm Street un Halloween. Un it īpaši man patika kā Friday the 13th, un tur ir hella fun, tā kā tās filmas, un vispār šās te 80 tās šausmenes, viņas man šķiet ir peak. Tā kā tur ir ļoti, bet tas nav īsti, viņas nav scary īsti. Izņemot, vienīgās filmas no tā laika perioda, kas man likās īpaši bais, bija kāds tām David Cronenberg filmām, tā kā The Fly, piemēram, kur ir kā tāds baigi crazy body horror ir, kā ko cilvēku tur kūst vai kaut kas tāds, un tas ir tāds, pretīgi. Un vēl Aliens, Alien, kur ir kā tiem tur facehuggeriem vai ko tur kaut pilnīgi. Bet tiem visām slasher filmām, viņas vienkārši fun ir, tā kā, Vecens un Džeks vienkārši tā kā nomušī, tur nezinu, pīpē zāli, ko tur, un Man kā Scream bija labs tajā ziņā, ka tā kā tas mystery tajā mazajā pilsētā, kurš varētu būt tas slepkava, un ķipa, ja tur bija tās sakritības ar to muteri un tā, un ka tu to centās atrast. Bet labi, man likās beigās to house party, ka tā kā tur atklājās, kas tās slepkavas rītīgi aizgāja čupā, ja tur tā kā sahuja arī tos cilvēkus, bet viņi vēl izdzīvo un tā, un tas, what the fuck, kas notiek? Man Scream tiešām arī ļoti patika, tā kā, un tieši par to tur final, kā vieta, kur bija tas tur, tas Matthew Lillard, tas tur viens tas no tiem slepkavām, tik nenormāli labi nospēlēt to visu to aini, kas tur bija, ka viņš kā asiņoja, viņš bija pie telefona, kā viņš mēģina saviem vecākiem uzvanīt, ko tā līdzīgi, kā Mom is gonna be so mad at me, vai ko tur ievļojas, kā nenormāli labi. Bet ko viņš Shaggy taču spēlēja? Jā, viņš Shaggy, bet viņš arī bija tajā Five Nights at Freddy's filmā. Pareizi.
surrogāta Purple Guy. Purple Guy, bļāviens. Tas ir tik funny, ka viņš tieši Purple Guy spēlē. Bet tu redzēji kinoteātrī? Nē, es viņu noskatījos ar kompi. Bet viņš iznāca uzreiz arī digitalizēts. Jā. Tā kā nebija pat jāiet uz kinoteātri. Es viņu reāli īsi, kad viņš arī iznāca, nostījos kompī, prosta piratizēta saita, tikpat labā kvalitātē kā basically kinoteātrī, tur redzēt uz ekrāna. Es ar Maiju mēs bijām Siguldā tajā laikā, kad tā filma iznāca, un mēs domājam, kā aiziesim uz kinoteātri Siguldā, ja? Bet mums bija divas izvēles, vai noskatīties to jauno Martin Scorsese filmu, vai noskatīties Five Nights at Freddy's. Un tikai es domāju, Scorsese, mēs pasmies, cik gara viņi ir. Viņi like fucking 3 stundas viņš ir. Viņš tagad taisa tikai 3 stundu filmas. Jā, arī. Es viņam reāli kopš tā Irishman vienkārši aizgājis. Tas ir viss, man jātaisa 3 stundu 3 stundu filmas, jā. Tā kā tas ir viss, ko viņš saka. Kā viņi baigi pacēlēs tas runtime. Un tā kā es domāju, fuck it, vienkārši nosīsimies Five Nights at Freddy's. Viņš tagad gan jau ar savu vecumu pieeja tām filmām vairāk kā tādām grāmatām klāt. Un viņš vienkārši tā kā basically audiovizuāls grāmatas taisa tagad. Jā. Man Irishman ļoti patika. Man šitā ir ģeniāli viena no viņa labākajām filmām tieši The Irishman. Man likās, Irishman bija tik mīd. Es nezinu, es viņu skatījos. Tāds, labi, jā, ok. Tur tā kā vienkārši tie notikumi notika. Un man nelikās, ka bija kaut kāds tā kā stāsts, ko atrisināt. Man kaut kā nepielec beigās. Es nezinu, tā kā man likās, izņemot Sopranos, tā bija vienīgā mafijnieku filma, kas ir kā Got Me in the Feels, kas man bišķi kā bēdīgi kļuva skatoties viņu. Jo pārējās, kā piemēram Goodfellas vai Casino vai kaut kas tāds, viņas ļoti kā, viņas ir vairāk cool viņas skatīties. Tur nav nekāda... Viņas šķiet tā kā glorificēt. Kaut vai Goodfellas ir tās, tā kā parāda to visu downfall, bet tāpat tur bija tie glorificētie brīži, ķipa, tas raiz, vai ne? Vienkārši ar laiku tev tas sāk iesaisties. Kad tomēr nav tik labi viss. Ja tur, protams, bija tādi brīži, kā, damn, viņi tiešām kārtīgi sapisako tādi, kā baies brutality, bet nav īsti tāds viens moments, kā, sašuts par šiem tēliem, ko tam līdzīgi, vai bēdīgs pa kādu, ja kāds tur nomirst, ja. Tā kā nav neviens brīdis tā neuznāk ar tām Scorsese filmām, tā kā tā mafijas filmām īsti. Bet, protams, viņas ir izcils, Goodfellas ir īpaši. Casino man, whatever likās. Man arī. Jā. Es biju pat, labi, tagad vairs tās epizodes nav pieejams, man bija 3. epizode, es tā kā lielā mērā runāju par Casino filmu, un arī likās viņa tā kā tik mid. Jā. Arī, tā kā kāpēc viņa ir tik hyped, arī tā kā prosta ir moments pēc momenta, un kad vienkārši nav pat jautri izsakot līdzi, tā kā nav tā dabīgi, tā, tas fast pace, kuram tu vari labi izsakot līdzi. Plus viņa vai nebija kaut kāds 2 stundas 30. Arī viņa bija gara filma. Bija gara filma, bet tā kā, es nezinu, man kāds tik daudz, kas nenotika prosti tajā filmā. Tikai uz beigām, kad tas viss sāka sabrukt, tad man likās īstenībā filmā kaut kas sāka tā kā notikt. Un pirmā kaut kāda stunda 30 vai stunda, tiešām nekas nenotika. Tā kā ar tieši tām beigām, tā kā es nevarēju nevienā punktā uztvert to filmu nopietni, tīpaši beigās tur bija tas jo zini, kā tie visi mafijnieki, viņiem cik kaut 60 gadi, viņi visi resni ir, un tā kā tur vien tā aina, kur caur kaut ko šo te pagalmi, kā skrien pakaļ vienam fujāram, šķiet kaut pensionāri prosti, kā nomušīt viņu, ko tam līdzīgs, tā domājam, tā kā, the fuck is this, tā kā, nevar īsti uztvert dažās vietās, kā to filmu pārāk nopietni, un arī tas ir kā tas lead, tā kā tas love interest, arī tā kā, es nezinu, man likās ļoti dami. Jo viss, ko viņi dara, ir vienkārši bļaustās un ko tur ir kā brāts un whatever, Tā kā tas tur Lorraine Bracco, tas tēls no Goodfellas, ko viņi tur spēlēja, to tur Karen. Viņa bija ļoti laba, man viņa ļoti patika. Bet tā kā tie Casino, tā kā tie sieviešu tēli, tā kā, viņi ļoti tādi tā kā in the background, nekas tāds baigi interesants nelikās. Bet, Casino noteikti nav viena no viņa labākajām filmām manās domās, tā kā es varētu noteikti likt daudz citas virs tā. Kādas vispār būtu tavs top 3 Scorsese films? Top 3? Jā. Goodfellas vienmēr būs pirmajā vietā, tad Taxi Driver noteikti. Taxi Driver tiešām izcila filma. Ir filma After Hours, man tā arī ļoti patīk. Man tā ir sarakstā, es vēl neesmu. Viņa ļoti fan, bet man likās ļoti netipiski priekš viņu. Man likās, viņa tā kā viņš šitādu filmu taisa, un likās tā kā bišķi crazy. Vēl ir Wolf of Wall Street.
Es pat kā negribētu Irishman likt kā 3. vietā, jo man noteikti Goodfellas un Taxi Driver pat labāk patika. Bet Irishman man projām šķiet tā kā izcila filma, nekā no viņa kā vēlās kā karjeras puses, tā kā man šķiet tā ir viņa labākā filma, izņemot Wolf of Wall Street, kur arī ir hella good. Tā ir hella laba filma. Tā ir ļoti fun filma. Viņa ļoti fun skatīties. Tur arī Latvija tika mentioned. Tur tika fucking that Latvian bitch vai ko viņa te... Bet tā kā prikals tās, ka viņš runāja par Zviedru čiepu, nosauc viņu par latvieti. Nē, nu labi, fuck it, tas jau nice. Zin, kā salīdzina mūs ar ekonomiskāk veiksmīgāku valsti. Nē, tā kā man ļoti interesanti redzēt tos dažus mazos brīžus, ka Latvija tiek pieminēta kā jā, kaut kāda globāla atpazīstama. Vai ne? Un tā kā viens no interesantākajiem gadījumiem bija šāda viena filma Leaving Las Vegas, kur ir Nicolas Cage. Tajā filmā viņš spēlē šo tā kā fujāru, kurš kā baigais alkoholiķis ir, un viņš pazaudēja darbu, viņš izdomāja, viņš kā nodzer sev līdz nāvei Las Vegasā. Tā filma vispār ļoti iedvesmoja, kulturāli angažēts. Bet tur ir viena daļa, kur ir kā šis pimpir, kurš ir latvietis, jā. Bet lieta tāda, ka viņš tikai krieviski runā, un tas jau nav nekāds baigais latvietis. Bet kura gada tā filma ir? Kaut kāds 90. gads, kā early 90s. Gan jau vēl joprojām Latvija tā kā tika asociēta ar Padomju Savienību. Jā. Tur bija kaut kāds prologs tajā filmā, kur tas piemēram runā, cik grūti bija dzīvot Rīgā, tur 80. un ko tur, jā, tā kā. Bet visu to laiku viņš krieviski runā, ne pat vārds latviski netiek pateikts. Jā. Disrespect, pļāviens. What the fuck? Lūk, kur ir tā lieta, kā I'm from Latvia, is that somewhere in Russian, un rekur ir tas. No. Bļāj. Tas ir īstenībā drausmīgi. Jā, no Latvijas, tas jau cik pa Krieviju ir. Tā ir taču Krievija. Nē, vecīt, kādas 30 gadus vairāk jau nav. Kā, come on. Get with the times. Vislielākais ragebait, ko es esmu piedzīvojis, ir vienreiz bija šis te viens posts, ko es redzēju saistībā ar Baltijas ceļu. Un kur tur apraksta, ka tur no Lietuvas līdz Igaunijai cilvēki turēja rokas un protestā pret PSRS un tam līdzīgi. Un kā tur. Un tad es atveru komentārus, un visi šie te amerikāņu konservatīvi, kuri saka, ka tas ir governmental, kā CIA psyop, kas bija izgudrots, jā, un nekas no tā īstībā nenotika, jā. Un es tik nenormāli fucking dusmīgs kļuvu. Es lasu tam cauri, tā kā, un cilvēks strīdās ar viņiem, neviens viņiem neklausās. Bro, tie čaļi paļabomu skatās tā kā dahujā Joe Rogan and shit. Vai ne, tieši tā? Jā, CIA psyop, tas ir tā kā tik Joe Rogan lieta. Tā ir nenormāli. Un arī, jā, lūk, šiem konservatīviem, viņiem tik slikti izpratni ir par kā bijušām PSRS valstīm, jā. Tā kā, kas tur bija, ne Charlie Kirk vai tas bija Joe Rogan, kur teica, kā Somija ar lielāko daļu, kā Krieva vai kaut kas tāds, kamēr patiesībā tā vispār nav. Tur nav tik daudz, kā tas ir nenormāls pārspīlējums. Un kad tur ir kā, jā, bijušās PSRS valsts grib būt apakaļ Krievijā un tā, nekā, es nezinu, tā kā baigā propaganda. Weirdās propaganda tā ir, un es nezinu, baigi debīli, kā redzēt tos visus kaut kā tādu veidu saturu redzēt. Tur vienkārši nodir šīs valstis un, nenormāli. Nu, jā. Un ko es domāju, mošu paņemam pauzīti. Paņemam pauzīti, jā. Jā, un tad atgriežamies. Davai. Hold on, nigga. I'm hitting it not enough to break through, though. I'm gonna take on too, bro. Oh my God. 1-1-1. Okay. La. Mēs esam back. Jā, izlaidām visu mūzikas tematu. Jā, mēs tā kā pauzes laikā to visu principā izrunājām. Jā. Tagad back at it. Šitie pienāk kaut kāds saldinātājs vai kā? Viņi ir rītīgi saldi. Nē, tas kā pats tas tur neskafē, viņš ir, viņā cukurs ir. Tad jau tu vispār neprasītos. Jā, man pietiek, man reāli labi ir īstenībā. Tas ļoti forši salds ir. Man šitie ļoti patīk. Tā kā man daudz cilvēki, kā saka, šitie nav labi, tā arī visticamāk ir, jo tas ir kā, bad grade kā kafija, bet, zini ko, tā kā 5 eiro par to lielo paku ar šitiem kā maisiņiem, tad ir izcils. Jā, nevar sūdzēties, cik tev ilgi izvalku vispār tādu?
Tas maisiņš tā kā ar kafiju? Nu, tas viss iepakojums, jā. Šitas tā kā man tikko izbeidzās, es viņu nopirku mēneša sākumā. Bet diezgan labi, jā. Kādas 3 nedēļas vēl tev vilku. Man tagad ir, man tagad jāiet apakaļ jānopērk, bet, tagad, principā, jā, viņš diezgan, es arī, zini kā, es nedzeru šausmīgi daudz kafijas, tā kā es parasti dzeru tikai no rītiem, vai arī, ja tiešām man vajag uz kaut ko lokoties, tad es uztaisīšu. Tā kā enerģiskos baigi nepērku. Jā, man garšo enerģiskie, bet tas nav tā, ka es tikai ļoti par etamas nopērku kādu. Es arī pēc tam kā jūtos huiņīgi parasti. Jā, man liekas, ar enerģiskiem reāli ir tas, jā, viņi tā kā cepīm, tu zini, ka viņi nav labi, un kad tu nopērsi, tev ir tāda reāli guilty sajūta, ka tu esi nopircis, un tagad tāds, esmu tā kā grēkojis, un acīs sūds. Bet Mango Loco ir, I think, my favorite. Jā, tas ir tikai viens no labākajiem. Viņš viens no labākajiem. Tas un man tikai pēdējā laikā sāk pielikt baltais monsters. Tas arī ir ahujens. Man tā kā kādreiz īsti negaršoja, jo viņam ir, es also sapratu šito, es nepamanīju to, ka šis ir zero sugar, so fucking drausmīgi garšo. Bet rekurtā lieta tas, kad viss šie zero sugar kā dieta, kā lietas man ļoti negaršo. Tā kā viņiem tas tā, viena konkrētā, tas pēcgarša ir, Kaut kas tur nav, man tā kā nesalīmējās. Tā kā... monstriem vispār. Tā kā tas baltais ir vienīgais, manuprāt, labais zero sugar. Ir tas vēl zero sugar monstrs, kurš ir tā kā parastā etiķete. Tas melns monstrs zaļo to logo. Un viņam tas vāciņš augšā ir tāds arī zaļā krāsā. Tas arī ir labs. Un pārējie visi tur zero sugar tās garšas, tie visi ultra pineapple un kas tur vēl par murgiem bija, tie gan ir sūdi. Tie ir traģiski. Es pat vienreiz aplauzos, iegāju veikalā, es varēju paņemt, man liekas, tur bija tas rozā, kā viņi sauca, tas sulas bāzes, pink kaut kas viņš bija. Jā, es zinu, pa kuru runā, bet es neatceros, kā viņi sauca. Punch kaut kāds. Jā, punch bija. Un es nopirku tā vietā nejauši kaut kādu ultra rosa vai kaut ko tādu. Jā. Un tāds, fuck. Reāls sapisos. Bija viens tāds kā, tas nebija pat monsters, tas bija viens no tiem citiem, tā kā, vai kā viņi sauc kultu, vai kā, bija tie citi, bet bija viens enerģiskais, ko es dzēru vienreiz, man iedeva pagaršot. Tā kā, kaut kāds anime garša. Tā reāli ir tie kulti, jā. Tās anime garšas ir vispār wild. Viņi ir crazy. Es biju paņēmis hemp. Hemp? Jā. Viņiem ir hemp enerģīts, viņš arī bija diezgan bad. Jā. Jā, tā kā, es nezinu, ar enerģiskiem, jā, Red Bull man kategoriski nepatīk. Red Bull man... Man liekas, Red Bull safe. Viņam ir 3 normālas garšas. Ir tas parastais, tas zero arī, man liekas, diezgan safe, un tas white peach. Pārējie gan, man liekas, no zone. Nē, vēl kaktus. Viņiem vēl kaktus garš, kaktus man cepīja, tas ir real nice. Dinamīta, bet tie ir vāk. Dinamīta? Tā kā parastais vēl ir ok, viņam ir nice tas pudeles variants. Piemēram, ja tu negribi tā kā vienā vietā, ja tu nebāzējies pārāk ilgi un gribi padzerties, tad tu vari viņu aiztaisīt niekt cumā, vai ne? Tev nav jānes līdz atvērta buņģiņa. Bet tie visi rozā un tā tūpriko. Ain't for me. Jā. Bet tā lieta par to, ka ir tās monster buņģis, kuras var vēl aiztaisīt ciet. Jā, tas tās pintas. Man šķiet, ka daudziem citām lietām arī vajadzētu tādu pašu feature, kad varētu aiztaisīt ciet. Bet ne tikai kā enerģiskiem. Man šķiet, tas vienkārši ir labs izgudrojums kā tā. Jā, vispār vienkārši vajadzētu to kā standarta buņģām. Tas tāpat kā ar tiem korķīšiem, ka viņas nevar vairāk var noņemt nost pilnībā, bet viņi pēc idejas paliek virsū. Jā. To pašu var arī ar buņģām, jo ir gan jau cilvēki, kuri noplēš to attaisāmu buņģām, vienkārši izmet arī kaut kur. Tas atkal noderētu kaut kādiem vides aizsardzības jautājumiem. Jā. Un arī noteikti, es neticu tam, ka tas ir šausmīgi dārgi vēl tikā ražo tādu veidu buņģus, kuri vari pēc tam aiztaisīt. Man liekas, tas ir tā kā izmaksas, kuras ir tā vērts. Vienkārši tādā,
nezinu, kā pateikt, nu tā kā zaļā domājošā virzienā, ķipa tādā nākotnes. Tagad baigais Shark Tank ir tagad tā kā, nu, kur... Jā, tūlīt mums vajag, lai kaut kādi uzņēmēji klausās, šitas būs jāatrod kaut kāds uzņēmēju latviešu Reddits, un tipa, veči, nu, šitā ir tā kā extract no podcastu epizodes, kur varbūt jums noderētu kādai idejai. Vediet tur, radiet savus SMU projektus ar šito. Tas būtu bijis labs īstenībā, jo man bija pagājuši gadu SMU 12. Un mēs ar čaļiem beigās tā kā pēdējā brīdī uztaisījām vienkārši sūdīgas grāmatzīmes, par skolas tematikā. Mums bija matemātikas, latviešu valodas un vācu valodas grāmatzīmes. Mēs basically breakojām even. Mums bija liels izmaksas, un mums peļņa bija tikai 6 centi. Tā kā reāli mēs breakojām even, mums palika dažas pāri. Opa. Bet, galvenais, ka mēs atsitām izmaksas. Tas bija pats galvenais. Tālāk par peļņu tas bija tā kā mazākais mums. Vienkārši tās izmaksas bija par lielu. Ka mēs tā kā rītīgi cerējām vienkārši atsist tos izdevumus. Jā. Art of the deal. Nu, jā, es tā kā, man nekad nav sanācis tā arī, piemēram, ko es nezinu, tur tirdziņos, ko tam līdzīgi, kā baigi jebko izdomāt, ko nopārdot, ko tam līdzīgi. Tā kā, nu... Jā, man arī ir gājis ar tiem Mārtiņu dienas tirdziņiem ļoti sūdīgi. Man liekas arī, kā kura lieldienās ir, vismaz man bija sākuma skola arī lieldienu tirdziņš 4. klasē. Jā. Es mācījos pamatskolā šeit, kā vienā skolā, ko sauc Rubens pamatskola. Tas ir tā kā mazs ciematiņš 15 km ārpus Valmieras. Un tur bija tā Miķeļa dienas, tur tā kā tas tirdziņš, jā. Un tur bija baigā lieta tāda, ka ļoti daudzi aizgāja uz vietējo topiņu, sapirkās tur, nezinu, random shit un vienkārši to nopārdeva. Jā, man tas pats bija, es pārdevu ābolus no fucking veikala. Vienkārši tagad mega praust ābolus. Var arī pa to laiku, ne mega, man bija tur pāri ielai Iki. Tad es no Iki ābolus pārdevu. Viena no vienīgajām reizēm, kad tas bija sīks, un es mēģināju nopārdot, man ļoti slikti gāja matemātika, ja. Un tā kā man nebija kalkulators līdzās, so tagad vajadzēja atdot atlikumu, un bija tik šausmīgi grūti saprast, kas sarēķināt, cik viņam atdot apakaļ. Tas bija drausmīgi. Un es tā kā, man šeit bija pat daži gadiem, kur es kā atdevu pārāk daudz, ja, so I just lost money vienkārši. Tā kā, tas bija horrible. Terrible. Vajadzēja ņemt kalkulatoru. Jā, nu tāpēc mēs esam kultūras akadēmijā. Nevis kaut kādā Stokholmas šitajos Zviedros. Jā, viens. Ar to Robertu Zaķi mēs nesam tikāmies, un tur bija, mēs bijām Labietī, un tur viņam bija viņa brālis līdzās, kurš mācās ekonomiku. Nē, viņš mācās dabaszinības, un otrs viņa draugs, kurš mācās matemātiku. Un es tur sēžu, un es klausos kā, crazy shit pa viņu tur runāt, kā actually, vērtīgām lietām, pa ko domāt, ja. Un es jautā, kur tu mācies? Kultūras akadēmijā. Jā, man liekas, ja tu mācies tā kā humanitārās zinātnes, tev ir tāds tā kā inferiority, tāda sajūta, ka tev apkārt ir tā kā visi šitie ārsti, matemātiķi, nu tā kā ekonomisti un vispārējais, ka tāds, es tā kā neko nemācu salīdzinājumu ar šiem cilvēkiem. Jā, un lieta tāda arī kultūras akadēmijā ir diezgan sarežģīti tikt iekšā, ja, un es man tā kā pārsteidz, jo beigās tu jau nemācies tur neko tik šausmīgi crazy, tā kā tu mācies kā manā gadījumā mācies kā filmas taisīt, un pat kultūra. Labi, man ir diezgan vispārīgi, man ir viss, mēs pieskaramies visam, reāli. Mēs arī pieskaramies īstenībā ekonomikai, tā kā uzņēmē darbībai, jo mums ir tā RTU puse, piemēram, ir rītdien lekcijas biznesa ētika, un tur mēs, man vispār vajadzētu pamācīties tam, tik daudz jāizdara. Tur jāmācās par libertārismu. Tas lektors izdomāja grupā, kur visvairāk čaļi ielikt šito tēmu libertārismu obligāti runāt. Tad mēs pat nedabūjām izlozēt savu šito biznesa ētikas ideju, teoriju, bet vienkārši mums uzreiz iedeva. Jā, bet mēs vispār... Jūs esat 6 cilvēki kursā, vai ne? Nu, tā kā režisori konkrēti. Režisori 8. 8. Jā, mēs esam, paldies, mēs esam 55 cilvēki radošajās. Mums pēc idejas mums vajadzēja būt tā, ka mūs sadala pa grupām, tad mēs būtu vienkārši normāls, tā kā pamatskolas, vidusskolas klases izmērā. Bet mums pateica, ka mums nedalīs grupās, tā kā mēs visas 3 gadus būsim 55. Nu,
ja neņemot vērā to, ka gan jau būs atkritēji, bet tik un tā. Bet tas tā žēl, jo tad jums neizveidojas tāda paša saikne, piemēram, tiem pasniedzējiem. Ja, piemēram, mūsu gadījumā mēs 8, tur kā mums tur mācās Matīs Kaži, ja. Tā kā tas daudzreiz labāk tas, ka mēs esam mazā tā kā daudzumā un kad var kā jautāt viņam jautājumus un tā kā... Jūs arī saliedētāks kolektīvs esat, jo es nevienu nezinu. Es zinu vārdus gandrīz visiem čaļiem, izņemot vienam, es vienam aizmirsu jau. Yeah. Un kādām 4 čiepām. Un mēs čaļi visi esam 10. Mēs esam 10 čaļi, un tad sanāk 45 čiepas. Tas kā, arī man bija tā kā kultūras šoks, jo es pirms tam skolā vienmēr biju mācījies čaļu klasēs. Vienmēr čaļi bija daudz vairāk par čiepām. It īpaši pamatskolā. Pamatskolā mēs bijām 20 čaļi un kādas 4 meitenes vai līdz 6 kaut kur tā. Nu, mums ar katru gadu palika basically mazāk meiteņa klasē, ka mums beigās bija tikai 2 meitenes 9. Nē, man tieši pretējs, es tik ļoti pieredzu, ka kā dominē sievietes, kā manos kā klasēs, kurš arī VDMV, kad mācījos, kā reāli tikai 3 čaļi bija, vispārējais meitenes ir. Un tā kā, labi, mēs nebijām liels kolektīvs vispār, mēs arī bijām diezgan maz tur cilvēku samērā. Bet tā kā, man tas nešķiet, nu kā manā gadījumā es jau tam pieredzi esmu, es būtu way more kā surprise, tā kā, piemēram, jo zini kā šajās kultūras lietās, mākslinieckajās lietās, man šķiet, ka sievietes visvairāk kā piesakās šito. Man šķiet, ka tur ir lielāka tā kā auditorija viņām, man šķiet, ka, nu es vienkārši fiziski visvairāk redzu sievietes kā mākslas jomā, kā nekā džekus, Jā, man liekas, tas vienkārši ir kā fakts, ka tiešām sievietes vairāk uz to iet nekā čaļi. Tam es arī esmu jo tiešām, ja tagad režijā es būtu vairāk džeki, nevis kā meitenes, tad tas man ļoti pārsteigtu. Tas tā kā, nu, tas man personīgi šis negaidīti. Tā kā man šķiet, kad, jo arī VDMV tur reāli džeki jau kā tā tur ir maz. Es nezinu, tur mazāk pa 50 un vispārēji ir vecens. Nu, tā kā, drausmas. Pagaid, cik jūs esat režisoros, džeki? Tā. Es, mēs esam 4. Puses jums ir 50-50 nu jā, tad uz pusi tad nav tik traki. Tad, bet, tā arī sanāk, Bet viss ir ļoti chill, viss ir pieklājīgi, nav nekā dīvainie tur, Nav nekās tur high school bullying, nav nekā tur. Man ir, tu satiki to Arti no Ērgļiem čauli. Viņš dod tādas, tā kā, Discord fujaka vibes. Es nezinu, Labi, man neliekas, ka viņš ir aizgājis tā kā tik deep, ka viņam ir kaut kādi šitie kaķēni un shit. Paldies Dievam. Nē, es ceru, es ļoti ceru, ka nav. Tā kā tā ar viņu var parunāt. Un var jūs, ka čals nav no Rīgas. Kas man liekas ir ok, tas to tādu interesantāku piegaršu viņa personībai manās acīs. Bet, viņam vienkārši tas, I guess, tāds rītīgi virgin vibes ir, kuru var, tā kā, zin kā, ir virgini, kuriem tu nejūti, kuri nedod to vibe, ka, es neesmu pieskāries sievietē, vai ne, kur vienkārši, tā kā, ir ok čuvaki. Un tad ir tādi, kuriem var just vienkārši, ka viņiem vajag to sievietes glāstu dzīvē, tiešām, kas nav viņa mamma vai ome. Tā kā, vispār runāju par tādiem ļoti savādiem tipiem, ir viens džeks, labi, zinu, ko viņš jau neklausīsies, viņš sauc Henrijs, mēs pat vārdu dodam. Henrijs, Viņš mācās operatoros, kameras operatoros, un es neesmu redzējis džeku, kurš izstāsta tik sasvīdis. Tā kā viņš, iedomājies, tā kā ne tikai viņa seja un viņa mati, tāds jau viņa viss ķermenis ir sviedros, Tā kā pat drēbes, viņš vienkārši izstāsta tā, ka viņš nekad nemazgājās. Un viņam ir vispretīgākais smaids, ko es jebkad esmu redzējis. Tā kā man pat negribētu staigāt tā kā naktī pa ielu, pa kaut kādu alleyway, ja viņš tur būtu. Es vienkārši vispār... Kā tev būtu vairāk bail, ja tu naktī iet tā kā pa ielu no kāda tā kā skinhead tāda, huda čuvaka vai tā fujaka Henrija? Ar to huda fujaka viss beigsies to, ka viņš man piesitīs un viņš man apzaks visticamāk. Ar to Henriju, tu pat nezini, kas tur notiks. Tā kā, tu tikai... Tāds mistērijas elements. Tāds mistērijas elements. Tā kā, viņš izstāsta tā, ka, viņš varētu pārvēsties pa fucking zirnekli. Tā kā, viņš kā tiešām, viņš varētu tādu baigot kā fucking, es nezinu, pārvēsties kaut kādu tur kukaini, lūk, ja padomā par kā salīdzinot cilvēks ar dzīvniekiem,
kā viņš varētu būt kā Prusaks. Prusaks. Pirmais līgā. Reāli. Fucking, nu tā kā, bļāviets. Drausmas, jā, šitie tīpaši ir tādi. Es nezinu. Labi, Tops Henrijs izklausās drausmīgāks. Manējais ir vēl safe. Nu, tā kā ar viņu var normāli pārunāt vēl. Tā. Jā, es kaut kā nesen uzzināju, ka čām ir 22. Mums vajadzēja taisīt Python programmu. Tur vajadzēja jautājumu ierakstīt. Tad Pythons prasa, how old are you? Un viņš uzraksta 22. Tad viņš vēl, oh, so you're 22 years old. So you're 22 years old. Jā, viens. Nē, bet tā kā ar auditoriju vispār, ka tā kā kādi tipi cilvēki tur. Labi, zini ko, kāda tev tā kā lielko daļa ir, kā tev ir ļoti daudz, es saprotu, tev ir šitie Discord types, jā? Nē, man nav daudz, man tikai tas viens čals. Tikai viens. Ok, bet kā tu varētu aprakstīt tās dažādās kā grupas, kā savējā tajā kursā, jā? Tā kā, the jocks, the nerds, whatever, jā? Kā tev? Ok. Jāsaka, ok, ir ļoti daudz vienkārši baltās čīksas. Ok, jā, that makes sense. Man liekas, tas ir lielākais īpatsvars, tiešām baltās čīksas. Un pat ne tādas, kuras tādas mākslinieckās. Nu labi, ok, gan jau, ka viņām interesē, ja viņas aizgājas to programmu, vai ne? Kaut kādas tautas dejas, tur vienkārši dejas kā tādas teātris. Bet vienkārši tā vizuāli spriežot, jo es tos cilvēkus knapi pazīstu. Es pat vārdus nezinu. Tad ir mākslinieciskie tipi, kur arī pārs meičas viens džeks. Un I guess es sev es nezinu, vai es sev pieskaitītu. Man liekas, man tā dalās. Jo tad ir tādi vienkārši ķipa tādi chilleri. Chiller vibe. Jā, un tur pārsvarā visi tādi džeki. Nu, tādi tā kā easy going, ļoti viegli ir kaut ko pakomunicēt. Kaut kāds, man liekas, dažas čiepes varētu tur būt, bet es neesmu baigi pārliecināts par to. Bet man liekas, tās trīs galvenās kategorijas. Baltās čiksas, mākslinieciskie, tādi rītīgie mākslinieciskie tipi, un tad vienkārši chilleri. Chiller? Jā, man liekas, pa lielam mēs tā iedlamies. Tur var aiziet, kad jau kādās nišās. Jā, miscellaneous. Jā. Kā tev? Zini kā, mums ir, piemēram, teiks atceros, ka es VDM mācījos, bija sadalījies tā, ka ir cilvēki, kur vispār negribēja tur vispār būt, gofi un emos un kā manos vārdos arthouse čips. Arthouse čips, jā, tā kā viņas, es tikai skatos fucking Andreju Rubļevu un es tikai skatos Tarkovski filmas un kādas tur baigi mākslinieckās. Snobiskie, jā. Nē, man riebi snobiskie tipi. Un šeit, tas ir pet peeve. Jā, un šeit ir tā, kad es redzu, kā šos baigos kino cienītājus, ļoti daudz, kā tiešām runā visu laiku pa kino, which is, I like it. Un tad ir arī šie arthouse, es ļoti daudz saredzu. Un theater kids. Theater kids es redzu baigi daudz, kā, kuriem ļoti tādi performatīvi, teiksim tā kā tādi tipāži ļoti daudz. Kā Discord tipāžas es baigi tur neredzu, bet es atceros iestāju eksāmenos, es tur gaidīju, pārunās. Es gaidīju rindā, kad es varēšu iet runāties, un es tur sēdēju blakus tur kādiem 4 cilvēkiem. Viena no viņām bija šī meitene, arī kā ar krāsainiem ziliem matiem, ja. Un mēs kā jautājām viens otram, ko mēs kā iesniedzām kā to kino filmu analīzi, ja. Un viņa teica to, es latviešu kinofilms īpaši neskatos, ja. Tad es iesniedzu tur filmu pa vienu amerikāņu filmu. Es domāju, motherfucker, tu netiks. Jo viņi palaid garām tā kā kritēriju obligāti latviešu filmu. Tur nebija tieši obligāti, tas bija ieteicams, silti ieteicam to, kad ņem latviešu filmu. Tas basically. Tas ir maigi pasakot, izvēlēs latviešu filmu. Izvēlēs latviešu filmu, jā, un viņi to neizdarīja, un es reiz tu netiks. Bet viņi arī tā pateica. Nē, es tā neteicu, viņai bļāviets. Es vienkārši tā domāju, tev uzreiz izmetīs ārā. Tad netiks tur cauri, jā. Tā kā, un arī tur bija viens džeks, kuram baigi krieviskais akcents bija. Es domāju, viņš arī, ka jau netiks, jo man šķiet, ka kultūras akadēmija ļoti rusofobiski ir. Man šķiet, ka kultūras akadēmija, protams, uzstās to, kad ir latviešu kultūra un latviešu filmas un whatever, jā. Jā, kas man liekas ir ļoti pareizi. Tas ir ļoti pareizi. Tu vairāk dot to latviešu pienesumu, jo vajag. Jo mums ir tiešām švaka tā latviešu kino industrija. Viņi tikai
pēdējos dažos gados sāk pacelties. Galvenokārt ar Kefu. Kefs ir rītīgi bijis tāds tā kā izmainītājs. Es ceru, ka tas būs izmainītājs. Vēl nav tā baigi bijis. Es vēl tie mūžīgi jauni, tas arī kaut kas inčīgāks. Jo man no vienas puses besī tas viss Padomju Savienības retrospekcijas prikols, bet no vienas puses arī saproti, jo tomēr tas ir aktuāls temats, īpaši ar Ukrainas karu. Bet vienkārši, lai tas nav lielākais īpatsvars. Man liekas, lielākais īpatsvars jāliek ir uz nākotni Latvijas. Ko es arī rakstīju savā motivācijas vēstulē, īstenībā, kad, manuprāt, vienkārši ir jāskatās priekš. Ka pārāk daudz latviešu kino tagad skatās atpakaļ, bet mums vienkārši jāliek īpatsvars priekš. Tieši tā. Un arī pārunās bija tāda lieta, kad tur jautāja, kāpēc es neskatos pietiekami daudz latviešu filmas, un es negribēju atbildēt to, ka man ļoti daudz latviešu filmas nosās bišķi kā propaganda. Jo ļoti daudz ir, kurš tā kā tiešām pa kaut kā tur, pa barikādēm vai tur par, cik slikti tas bija dzīvo PSRS laikā. Labi, tā ir vērtīga saruna, bet tagad tu esi redzējis jau 100 filmas tajā tematā, tad jau apnīgi sāk vienkārši šis kā kaut kāds, nezinu. Man tā īpaši bija ar to filmu Janvārs. Visi rītīgi preizoja, bet man viņa likās tik mid. Es sapratu, kāpēc viņa ir svarīga, vai ne? Bet tāpat kaut kā... Man līdz galam neaizkustināja. Es saprotu, kāpēc par to bija jārunā, bet tāpat, laikam vienkārši tajā brīdī man arī bija tas, ka pārāk daudz vienkārši. Kad, gribās par kaut ko citu arī parunāt dzīvē. Es gribu redzēt modernas latviešu filmas par moderniem tematiem. Es gribu redzēt kā mūsdienās. Tas, kas notiek mūsdienās, vai arī pat, fuck it, ja tu taisi sci-fi filmu, es to skatītos, Vienkārši, lai tas nav atkal... Man liekas, vispār latviešiem jāpēksperimentē ar žanriem kaut kādu šausmu filmu, nezinu par Meža Bobu. Man bija doma par tā kā cosmic horror filmu Meža Bobs. Kur tā kā ir tas tā kā kaut kāds meža creature, zinu kā cosmic horror, neaptveramas bailes, ka vienkārši mežā ir kaut kas tev visu laiku izsako, bet tu neko nevar padarīt par to. Un ir kaut kādas pēdas atstātas no tā mošķa. Un tā, bet es arī nekad neuzstāju. Vienkārši likās, tā būtu laba ideja, tā būtu laba filma. Vajag eksperimentēt, vajag tiešām tā kā izmēģināt vairākas lietas. Protams, ir kriminālās filmas, un bija tā viena vampīra filma latviešu. Kaut kā mūžības skartie, vai kā viņi sauc, tur man šķiet, tur bija Andris Keišs kā aktieris. Nebija mūžīgi jauni? Nē, mūžīgi skartie. Jo tagad nesen, tā kā pirms pāris mēnešiem iznāca tie mūžīgi jauni, tā filma. Nē, tur bija reāli, tā kā es redzēju, es biju Forum Cinemā, un, tur bija trailers priekš tā. Mūžības skartie. Tā reāli tā kā bija vampīru komēdija, tā bija vampīru filma. What the fuck? Tā bija reāli. Es pat nezināju. Un, labi, tas trailers bija bišķi funny. Tur bija viens line, kur kā, mēs esam vampīri, protams, mēs esam panseksuāļi. Tas jau, zini, kā ir tā lieta, tas, ka latviešu kino nesanāk dialogu rakstīt, un tas ir viens no tiem gadījumiem. Dievs, ir labi? Oi. Hot take. Jā. Man liekas, latviešu dialogi ir labāk. Nē. Man liekas, arī no filmām esmu pamanījis, Kefs ir perfektējis, bet vienkārši tāpēc, ka viņi lamājas ļoti daudz. Bet tā arī ir. Tā kā tur runā ar latviešiem, viņi dahu vienkārši lamājas. Jā. Un arī tas, kad man nepatīk, kad baigi izvairās no kaut kādiem anglicismiem. Ja padomā, ja īpaši stāsts ir par kaut kādiem jauniešiem, ir mēs, piemēram, cik daudz mēs šobrīd lietojam anglicismus, gan jau tā kā klausoties podcastu epizodu, pēc tam atpakaļ būs tāds, ļoti daudz, kaut kādas vārdas pasaka angļu valodā, vairāk tā kā izsakās līdz galam. Un kur ir tā lieta, tas, ka tā arī vienkārši latvieši kā jaunatni šādi runā, un arī es domāju, ka tā arī vajag filmās attēlot, tā kā tur... Vienkārši rakstīt, kā cilvēki runā. Tas kā mēs iepriekš runājām par tiem dialogiem. Mēs tā kā atkal arī pilnu apli aizgājām. Pilnu apli, Jau kurā epizode, ka vienkārši pilnais aplis apgājums. Tāds notiek. Bet es gribēju prasīt, kuru filmu tu paņēmi savā analīzē? Fotogrāfija ir sieviete un meža kuili. Tur ir aktieris Alvis Hermans.
Viņi bija ļoti labi. Viņi no 80. gadiem ir tā kā krimināla detektīva drāma. Ja? Viņi ļoti seriāli ir. Viņi ļoti tā kā sapņaini tā filma ir. Bet tur kā es tagad atceros, tur bija šis viens kā Džeks, kurš ir ratiņkrāsā, viņš tikko tika no Afganistānas, ja? Un viņš paliek pa nakti pie šī viena fotografa, kurš ir kā fočē sievietes ar nošautiem kā dzīvniekiem, lielākoties meža koļi, ja? Un izrādās to, ka ir izveidojuši šis love triangle ar vienu sievieti, kur tas ir kā invalīds, kā iemīlējās, kad viņš bija dienējis, ja? Un tas tur fotogrāfs viņu fočē, ja? Un tad vienā brīdī filmā viņi nošauja to fotogrāfu, bet neviens nezina, kurš to izdarīja. Un tad tur ir šī vislielā detektīva lieta, who did it. Un, es nespoilošu viņu, bet tas galvenais ievads ir. Bet viņi ir ļoti, ļoti fun filma. Bet man ļoti pārsteidz, es lasīju, vispār pārsteidzošā gadījumā ļoti daudz latviešu filmas ir Letterboxdā. Un es lasīju Letterboxd reviews. Un cilvēks saka, es nesaprotu. Man nelikās, kā, ja tu cītīgi skaties, tu saproti, jo viņi ir nelineārā stāstīšanas stāsta formātā, ja, kā lēkā no pagātnes nākotni, tā. Bet man šķiet, ka vienkārši sako līdzās, to visu mierīgi var izsakot. Bet viņi bija ļoti fun filmi, viņi bija arī ļoti jautri analizēti, īpaši no montāžas skatījuma, jo tur bija ļoti interesanti, tā kā tur crossfade un tur krāsas interesants tiek pielietotas, tā kā ļoti krāsa bija ļoti labas tajā filmā, un aktieru meistarība bija ļoti laba. Tiešām iesaku, viņi ir ļoti fani no 80. filmu latviešu. Very good, un es to biju analizējis. Man šis bija kāds 2 lapas sarakstījis ar to, ko teikt. Jā. Bet man tieši likās, bija pa maz, jo es redzēju, ka citiem bija kā vairāki. Bet labi, tā meitene tiecās uz producentiem, viņai vajadzēja vairāk, vienkārši bija vairāk pieprasījumi, jā, pa ko rakstīt. Jā, viņai jau nebija jātais, piemēram, tas films, tā viena diena, kas tev dota filmu. Jā. Viņiem savādāk bija tā visa iestāšanās. Viņam, cik es atceros, viņiem bija tā, ka viņiem vajadzēja principā kā projektu prezentēt. Jā, lūk tā. Un tur ir daudziem bija tieši grūtības ar to prezentēšanu, ka tur tā kā viss sapisās daudziem. Tā kā. Un arī no daudziem es arī dzirdēju to, tā kā jautā, kā tev iet iestāja eksāmenos? Viņi tāds, varētu būt labāk. Daudz to teica, jā, ka tā kā neiet labi. Bet, kaut kā man sanāca tik cauri. Tā kā, man tas ļoti pārsteidz, jo man tiešām nelikās, kas sanāktu. Bet, man likās vienkārši, ka šo kompis izlādēs, es viss kārtībā. Fucking uzprāks viņš. Pārāk daudz kā facts and knowledge tiek izteikti. Jā, viņš nevar izturēt šīs filmas, šito filmu bazaru. Filmu bazaru. Tur reāli, tā kā šo podcastu varētu pataisīt kā pa film discussion channel. Tā kā tur ir ļoti daudz pamana, kad iet runa par filmām. Man bija, kad man bija tā solo epizodes, pamanīju, ir principā tā kā 4 lietas. Es šajā iepriekšējā epizodē pieminēju 2 lietas, kuras obligāti vienmēr tiek pieminēts. Ir tas intro sveicināt visiem Klāšmans podkāstā un tā tālāk. Un tad ir tas, kas piemina saimnieku un izvēlīgo. Atkal, tikko pieminēju viņus. Yeah. Tā kā kvota ir aizpildīta. Zaibīs. Yeah. Bet jā, ka man bija tā solo epizodes, vēl bieži vien bija vai 2 lietas, vai arī abas kopā bija story time, kuras kaut kāds gadījums no dzīves stāsta, un par filmām. Un, jā, bet ar viesiem epizodēs nebija baigi par filmām. Vienīgi ar Brālēnu bija tā pirmā viesa epizode. Yeah. Tas paprasa viņam top 3 filmas, jo viņš bija skatījies nesen tikai tad filmas. Viņš nav filmu cilvēks. Tad jā, tu pelēcis, nē, tur bija tikai stāsti no dzīves. Yeah. Un ar Sārmu bija par latviešu repu. To es galvenokārt atceros, kā bija galvenā tā tēma. Jā. Latviešu reps. Jā. Latviešu rap scene gan ir tāds interesanta lieta. Jā, man vispār ir kursā reperis Vizulis. Vizulis? Jā, viņš vēl ir no tāda grupējuma Jaunā strāva. Viņi tik tā kā bija uzsprāguši vienu brīdi. Un tad es tā kā biju paralēli klasbiedrs ar otru čoku no Jaunās strāvas, Niks. Un es biju vienreiz saticis Vizulu vasarā, kad es randomā krāšoju vienu tusiņu, kurā viņi bija abi divi. Un tad es satiku Vizulu, bet viņš ātri arī pazuda kaut kur. Es pēc tam vienkārši Niku visu nakti noticēju.
Bet, jā, es to vizuāli pēc tam redzu manā kursā. Tāds, man ir uzreiz cilvēks pie kā pieķerties, ar ko runāt. Nebija tā kā grūtības uzreiz atrast tā kā kādu, ar ko čomoties. Tad mēs esam 3 džeki, jo viens džeks īstenībā zināja par vizuālu no TikTokiem. Un viņš ar mums arī tagad čilo. Un tad, nice. Un tad, tā kā vizuāli zināja par podcastu. Un viņš iesmēja, ka viņš klausījās pirmo epizodi, ka viņam vēl bija pieejama. Viņam likās, šis čovs paļubam ar nakurījies. Bet, fun fact, visas pirmās 8 epizodes bija pilnīgi skaidrā. Jā, tikai 9. un 10. bija kaut cik apdobījies. Tu biji puff vai 9. Fūnē 10. čīst ar sarmu. Es vienkārši pa dienu biju. Un ar pelēci mēs bijām vienkārši tusējuši pie manis tajā dienā. Tipa mums bija pasēdēšana. Tur mēs bijām triple faded. Triple faded, jā. Jā, tas jau ir ekstrēmi. Tā epizode mēs viņu ierakstījām, tāpēc, ka viņam palika pārāk slikti vienā brīdī, lai viņš brauktu mājās. Tad viņš vienkārši palika pie manis. Tad mēs vienkārši ierakstījām epizodi. Ja mēs gribējām pa dienu, ka viņš jau iepriekš bija pie manis, pirms mēs sagadījām pārējos čaļus. Bet tad mums laiks nepietika vienkārši tam. Tad mēs tā kā atlikām un vakarā tāds, mums ir iespēja, davai, paņemam. Un tad bija nice. Pizdzēts. Nu jā. Bet ļoti, ļoti izbaudāms podcasts ir. Man patīk. Vēl viena lieta. Es esmu valmierietis, un daudz no taviem tā kā, tev ir ļoti tāds žargoni, ko es dzirdu pa laikam, tā kā izteicieni, kurus tā kā līdz galam nesaprotu, Tā kā es nezinu, vai tā ir kopēji tā kā rīdzinieku lieta, Nu, es, piemēram, Valmierā nesaskatu baigi daudz, kaut kā tādus vārdus saka, Es nevaru tagad iedomāties kādu lietu, ko tagad pieminēt tev. Tā kā, es arī nevaru. Es vienkārši tā kā... dabīgi aizgājis. Vienkārši tā kā es dzirdu kaut kādu certain vārdus, tā domāju, what the fuck does that mean? Es fucking stūvais, no burkāncijām, es šito nedzirdu ikdienā. Nu, jā. Ja ne, tur tā kā saplūst vairākas lietas. Tur tā kā, Rīga, Mārupe un tā. Vienkārši pa dzīvi, kā prosti ir kaut kāda vārda palikuši un vienkārši kaut kā iesēžas. Jo vienkārši esmu pamanījis arī, ka cilvēki viņi izdomā kaut kādas random tā kā žargons, tā kā paši izdomā. Viņi nav tā kā iegājušies tā baigi. Tad man kaut kas arī pielīpa no tā. Un tad man ir jāaiziet tā diezgan slanga veidā valoda, mana leksika. Jā, jo man arī ir cilvēki tā kā teikuši, ka es tā izsakos vienkārši, kad bija šitas saimnieks. Pieminēja saimnieks. Drop. Bija vasarā viens brīdis, kad es diezgan regulāri ar viņu satikos. Un tad viņš tā kā iesmēja, ka viņš katru dienu uzzina jaunu vārdu no manis. Nē, reāli tā arī ir. Es pa laikam klausos tā, domāju, vajag piefiksēt šito, tā kā, vajag reāli iegalvēt šitos dažus terminus, tā kā, man genuinely, man pat šķiet, es vienreiz biju, pierakstījis kaut ko, tā kā, genuinely nocēpā. Jā, tas ir vesels, tā kā, pētījums. Vai ne, tā kā. Kaut kāds skolāns vai students var veidot kaut kādu pētījumu par šito, kā klačmanis izsakās podkastos. Man viena visgrūtākajām lietām, ko bija rakstīt priekš kulturāla angažētas, ir tas viens, tas tur drug dealer tēls, tur bija skrūve. Ai, čau, tā kā es skatījos to filmu un es domāju, man vajadzēja būt tajā lomā. Man vēl saruna bija līdzi, un es saku, es būtu neilojis to lomu. Es būtu iznīcinājis izgar zemi. Zini, ko tā kā ar vispār skrūve ļoti interesants tēls, jo tā kā viņam bijis vairāk aktieri. Tā kā, jo sākotnēji man bija vienai... Vispār filmu, ko es joprojām gribētu uztaisīt, man bija ideja filmai vārdā Paklājsūtījums, kas būtu kā krimināla filma par šitiem te bandītiem, kuri iet izspiest naudu no viena fujāra, viņi netīšām nogalina un sarūlē paklājā un doma, lai viņi sagriez kopā un nekā ieliktu viņu tā kā, kaut kur aizvest. Bet izrādās tas, ka viņi nosit nepareizo fujaku,
Un tas, kur viņam īstenībā vajadzēja nosist, bija kā kā military Džeks, kurš ritīgi nonarkojies. Jā, tas tā kā Sopranos, Jā. Pine Barons. Jā, tas bija viena no lielajām iedvesmām. Jā. Un tā kā Džeks ir ritīgi fucking crazy, viņam izbeidzās tikko viņa visa heroīna, kā daudzums, kā deva, jā, kā viņš tagad ir fucking mad un tweaked out, un kā iet meklēt šitos, un tad baigais kā tāds murder spree, jā. Man bija, es vairākas reizes to filmu mēģināju veidot, man vienmēr bija prātā šis tēls Skrūve, ja, kurš būtu kā ļoti tāds silī, kā drug dealer fiks, kuram ir kā savais SoundCloud, kā repera lieta ir, ja, un kā viņam viss kaut kāds kā savi fucking figģis ir, ja, viss kaut kādi tur savējie tur sūdiņi, ko viņš grib izdarīt, ja. Un es, tā kā, nesenās to paklāju sūtījumu uztaisīt, jo es gribēju viņu kā filmetrāžu filmu taisīt. Un es domāju, kā kultūrāli angažēts rakstos, es domāju, kā tam Kārlim vai ko drug dealeri. Es domāju, kur varētu ielikt tur? Es domāju, es Skrūvu tur ielikšu, ja. So tagad es taisīšu paklāju sūtījumu, tad varbūt tā kā tāda funny, tāda kā... Reference, jā. Jā, reference, kā tāds connected tas intertwined universe. Jā. Ir tā kā Kārlis ar saviem notikumiem, ir Skrūve tas drug dealers, un tad kaut kur vispār Valmieras garā MC. Jā, tā kā viss sajiet kopā labā, lielā pakā. Jā, tā kā vienkārši Gustavu kinemātiskā pasaule, bļa, GKP. Vispār, tur tieši tie Skrūvu sainā, tur ir dzirdams tas, ka tur fonā kaut kāda ballīte ir, ka viņi sazvanos, un es domāju, vai kaut kādu dziesmu uzlikt fonā, jā. So es paņēmu vienu no MCU dziesmām un ritīgi viņu stortoju. Perfekti, veici. Nu, tu tā kā reāli esi jau viss tā kā... Reāli kopā, ka tu reāli vari izveidot savu pasauli. Reāli kā fucking tas te, kā sauc, MCU kā Connected Universe, kā viss aizies uz to. Tā kā, bet ar MCU kā vispār kā tēlu, viņam ir also tā kā its own, tā kā, like, fucking, es nezinu, Marvel Connected Universe type beat, jo tā kā, man bija vairākas idejas, tā kā, ir filmu universe, viss, kas notiek filmās, ir tas viss, kas notiek kā dziesmās, kurš ir vienkārši kā MCU's filmu pasaulē, vienkārši samurgosam šit, jā. Kā dažas lietas notika, dažas lietas nenotika, kā tā ir viņa visa lielā lieta. Bet man kādreiz gribējās uztaisīt tā kā reāli nopietni tā kā īsfilmu, kur saka to, ka tā kā MCU's ir actually šis viens kā narkomāns, kurš kā paņēma like LSD, un viņš tagad kā murgo jau kaut kādas kā 2 stundas, bet viņa prātā tas ir like vairāki gadi. Yeah. So viss, ko viņš redz, ir šitas te kā MCU's shit, yeah. Un man bija ideja vienam citam stāstam, kā, kur uz īsu brīdi redzams MCU's, nezinu, guļot skrās, viņš šitā te darīja. Un tā kā, es nezinu, viņam čoms kā tur tā saka, tā kā, es nezinu, viņš runā par kaut kādiem suņiem un kaut kādiem tur MC, ko tur, tā kā, es nezinu, kas viņam notiek. Cerams, būs labi. Tā kā, Čels kaut ko par Valmieru bazē. Jā. Fujak, viņš no Mēstra. Bļā, vienkārši, kaut kā man vienmēr gribās, man arī ir vēl viena lieta, kā man ļoti patīk, kā savienot visus šos stāstu idejas kaut kādā veidā. Jā, tas ir inčīgi, jā, ka tu vari tā kā visu tā sauli kopā, jā, ka tā kā, nu, nezinu, tā kā tas ir atsaucis vai ne, tāds foršs, tādi saldumiņi kādam ļoti vērīgam skatītājam. Jā. Tas ir ļoti forši. Tā kā es novērtēju tādas lietas tiešām. Jo tur vienkārši tas ir tāda fun lietiņa, ko ielikt, tu biji šeit, tu biji tur. Jā, un tā kā, un kur iespējams kā MCU tā kā ieslīdēt iekšā, tur tas ir labs brīdis, tā kā, tas ir ļoti labi. Nu, es nezinu. MCU's ir like saules dievs tajā visā universe. Viņš ir kā, tas tā kā tā līme, kas saliek visu kopā. Viss aizved apakaļ uz MCU. Jā, viens. MCU's gan jau pats vienkārši līmējis. Jā. Viņš līmējis, viņš šņauc PVA līmi un pipē piparmētru. Nu, jā, arī protonitazēni. Tas ir pa heroīns atjaukts ar kaut kādām dažādām vielām. Jā, es biju atradis kaut kādu samplu, es gribēju dziesmai izmantot, kur par aizkraukli. Un tad es atradu kā video sižetu, kur bija par to, kā aizkrauklē aizturēts tā kā dahujā narkotikas, tipa protonitazēns, kas ir heroīns atjauts dažādām vielām. Es vienkārši to visu ierakstu samploju prosti dziesmā. That's cool. Jā. Vēl tāds hard. Kita Joza beats. Hard as fuck. Nē, tā kā, ko es gribēju ko teikt? Tas te... Nu labi, vienkārši hella cool, hella awesome, hella crazy.
Crazy. Real trap shit. Tas man atgādājuši to repu. Mums bija viens koncerts, ka mēs bijām, mana grupa un tavu grupa. Flimzīs? Es neatceros Flimzī, bet es biju Republikā. Tad nē, Flimzīs nespēlēja Republikā. Nē, vai ne Gerārijas. Tu Gerārijas, vai? Bet varbūt arī bija Gulbīši, un vienkārši tur bija. Varēja būt, tāpatās. Un tur bija prikols, tajā brīdī bija, tagad baterija mirst. Tur bija tas prikols par to mīmu Crazy, I was crazy once. Un visi tajā pagrabā prostičā to, bļā. Jā. Ir sāk kāds sekta vienkārši tajā brīdī. Jā, viens. Tas bija hard-ass meme kādreiz. Tas bija the big... Bija funny. Tas bija ļoti labs prikols. Mm. Bet nu tā, tad jau mēs esam sasnieguši beigas. Jā. Finish. Nu, reklāma. Reklāma? Jā. Nu... Top shop. Bļāviens, es mācos LKA un un es taisīšu filmas, un tā, ka viņas iznāks ārā Splendid Palace, es gribu redzēt jūs tajos krēslos, come on. Un vēl NC Ulda filmu, jūs viņu... Bet kur tev izsakot līdz tam visam? Var sakot man Instagramā, es Instagram lietoju @spaghetti_worm, bet ir 2 pie tā spaghetti. Tātad, jā. Un jūs tur varat man piesakot, un arī eksistē MC Ulda Instagram konts, kur jūs arī varat piesakot. Un paskatīties, ir daudz smieklīgi jociņu un spociņu, un, tāda baigā feature. Tā kā, tā aptuveni. Jā, tas tā kā viss. Davai. Pīsniņš sīsiņš. Peace out.